Turpinām mūsu iesākto sarunu par lielo sistēmu biznesu. Mēs jau iepriekšējā video runājām, ka šeit ir jāsakrīt daudziem faktoriem vienā punktā. Pirmais ir jābūt pārdomātai stratēģijai, lai sasniegtu savus uzstādītos mērķus. Otrkārt, te ir tirgus izpēte, konkurentu analīze, mērķa auditorija, trendi un iespējas. Tālāk detalizēts biznesa plāns, ieskaitot finanšu prognozi, tālāk profesionāļu vadības komanda, nākošais finansēšanas avot, tālāk investīcija tehnoloģijās un automatizācijā, tālāk juridiskais atbalsts, jo tavam biznesam ir jāatbilst visām juridiskām un nodokļu prasībām. Nākošais riska vadības sistēma, lai novērstu un līdz minimumam samazinātu riska draudus, tālāk patstāvīgas apmācības un attīstība, investīcijas darbinieku apmācībā, lai saglabātos motivētus un kompetentus augstā līmenī. Tālāk tā ir korporācijas kultūra, kas atbalsta jūs strateģiskos mērķus un vērtības, kas var pieturēt un noturēt talantīgus darbiniekus. Un vēl miljons sīku un lielu faktoru, kuri kā viena liela mehānismu skrūvīte strādā bez traucējumiem. Un ja tu tagad esi nolēmis, ka tu esi neveiksminieks un ka tev nekas dzīvē nespīd, neuztraucies. Mans mērķis noteikti nav norakt visas tos tieksmes un ambīcijas. Tieši otrādāk. Man pat ļoti imponē, ka tev ir vēlme sasniegt lielus rezultātus un pietuvoties mērķim. Lielais sistēma biznesa ir super ceļš mērķu sasniegšanai. Un ja tev ir viss, ko es iepriekš uzskaitīju, tad uz priekšu. Un tikko tev izdosies nosvinēt savu pirmo biznesa gadadienu un izvest to uz lieliem plusiem, noteikti man par to paziņo. Bet ja tu nevari nodrošināt pilnu sarakstu viss tā, kas ir vajadzīgs biznesa veidošanai, tad viss vēl nav pazaudēts. Man priekš tevis ir labi jaunumi, bet par tiem mēs runāsim nākamajā video. Noteikti seko līdzi, lai nepalaistu to garām.